Kas ir galdnieks? Es uzskatu, ka par galdnieku var saukties jebkurš cilvēks, kurš var uztaisīt galdu. Ne jau par velti šai profesijai latviski nosaukums galdnieks, krieviski stoļar, vāciski tišler un tā tālāk. Principā galds ir pietiekoši sarežģīta lieta, lai to nevarētu uztaisīt jebkurš garām gājējs. Tātad šāds kritērijs, manuprāt, ir atbilstošs. Pēc tam jau var dalīt galdniekus dažādās subprofesijās, piemēram, būvgaldnieks, mēbeļu galdnieks, restaurators, kokgriezējs un tā tālāk. Bet visas šīs profesijas ietilps kategorijā galdnieks jebkurā gadījumā. Kad es mācījos, pirmajā dienā mūsu grupas prakses vadītājs uzprasīja, kurš ir kādreiz sienā iesitis naglu un piekāris kādu gleznu vai fotografiju. Vairākums, protams, pacēla roku. Maloči, viņš teica, visi, kas pacēla roku, jau ir otrās kategorijas galdnieki. Toreiz katrai profesijai bija kategorijas, nevis kā tagad pieredzes un kompetences. Bet anyway, jau pirms 30 gadiem bija iespējams būt par galdnieku tikai mākot turēt rokā āmuru. Tālāk jau strādā katra cilvēka individuālās prasmes un intereses. Atceries, viss ir tavās rokās.